tad iet šodien galvenā cīņa, lai mēs būtu stabili un lai mēs varētu turpmāk svinēt šādus svētkus kopā ar jums. Mēs visi atceramies pavisam nesenos notikumus, kas risinājās marta beigās, tātad tās bija mūsu kārtējās pilnvarnieku sapulces vēlēšanas, jaunās valdes vēlēšanas. Droši vien jūs visi esiet ieinteresēti arī informācijā, kas tad tagad notiek un kādi ir tie mūsu mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Ja atceraties pēc pēdējās pilnsapulces, valdes sastāvs ir nomainījies diezgan radikāli un šodien mēs nevaram teikt, ka mums ir opozīcija vai pozīcija, bet mēs strādājam kopā un daudz tie mērķi, kas ir izvirzīti vēl pirms šīm vēlēšanām, šobrīd uz tiem mērķiem tiek iets, un jūs varbūt esiet jau ievērojuši, ka ir šādas tādas pārmaiņas, piemēram, zivapstrādes ceha darbībā, un jāsaka tā, ka zivapstrādes cehs līdz šim ir bijis, un droši vien, kad arī uz priekšu būs viens no galvenajiem un stabilākajiem pelnītājiem. Tātad šīs aktivitātes ir vērstas uz to, lai nostabilizētu mūsu ieņēmumu galveno avotu, un tātad arī visi ienākumi, kas šodien nāk no zivapstrādes, tiek investēti šajā renovācijas projektā, ceha remontā, lai sasniegtu pēc remonta vēl lielākas jaudas nekā tas ir sasniegts uz šodien. Paldies Dievam, mums ir diezgan labas iespējas šodien tirgot savu produkciju. Tirgus ir diezgan neierobežots, un jāsaka, ka iepriekšējo ceha saimnieku politika bija zināmā veidā vērsta uz šo tirgus ierobežošanu. Tādēļ, lai jums būtu skaidrs, kad šī nomaiņa, kāds rezultāts mums šī nomaiņa ir nesusi, tas ir pirmkārt cilvēki cehā ir noslogoti 100% ar darbu. Ja jūs esat ievērojuši, tad pat pirms Jāņa dienā zivapstrādes cehs strādāja absolūti pilnu dienu, kaut gan citos cehos jau bija redzama rosība svētku virzienā, un pēc pusdienlaika reti kurš jau vairs atradās savā darba vietā. Tātad mums ir šajā ziņā milzīgas rezervas arī citos apkārtējos cehos, lai mēs nodarbinātu cilvēkus 100% un lai viņi nestu kārtīgi atdevi. Bet runājot vēl par zivapstrādes cehu, tad var teikt tā, ka sākot no marta mēneša, neieguldot lielus līdzekļus šajā cehā, darba organizācijas rezultātā ir pieaugusi mūsu ceha produktivitāte gandrīz 2 reizes. Ja Tihānos vadībā cehs ražoja 18 līdz 20 tūkstoši buņģiņas dienā, mūsu labāko produkciju šprotis, tad šodien mēs esam sasnieguši 30 tūkstoši un pat vairāk. Ne katru dienu tas ir atkarīgs no izēvielas un no vēršanas kvalitātes, bet, protams, tas ir krietnes ienākums mums, jo šodien kuģu rente nav nesus rezultātus un ļoti iespējams, ka tikai tuvākajā laikā mūsu lielākais kuģis Tobago dosies zvejas rajona virzienā, kas varētu dot kaut kādu papildus ienākumu mūsu zivapstrādes cehā. Tātad mēs skatāmies uz zivapstrādi ļoti optimistiski. Tas ir tas avots, kas varētu dot papildus ienākumus jebkuram no mūsu paju turētājiem, jo ja strādās rentabli zivapstrādi, tā tad arī būs katram lielāka iespēja saņemt par savu paju dividendus. Tātad kopīgiem spēkiem es domāju, ka mēģināsim atrast tos
ienākuma avotus, un nodarbinātības avotus, kas ceham ar kuriem cehs varētu nest papildus peļņu. Līdz ar to arī ienākumi, kas tiks gūti, varētu tikt investēt arī citās nozarēs, kuriem savukārt atkal būtu jānes peļņu, kas kopsumā dos mūsu visu labklājību. Ceram, ka nākamos zvejnieku svētkus vai jūras svētkus, kā viņus tagad sauks, varēsim svinēt jau daudz jautrākā garstāvoklī un kopīgi ar mūsu zvejniekiem, kas šobrīd ir patstāvīga organizācija, bet mūsu mērķi ir tādi, kad pārstrādēji būtu jāiet roku rokā ar zivju nozveju, tātad arī krasta organizācijas varētu būt interesēts mūsu pārstrādes jaudu attīstīšanā, līdz ar to izveidojot ļoti veiksmīgu kopdarbību. Es domāju, ka mēs varētu pelnīt visi. Protams, ka nevajag iedomāties to, ka visu var nogriezt uzreiz tā kā ar nāzi. Tā nav, to jūs paši ļoti labi saprotat. Pakāpeniski, arvien tālāk un tālāk ejot, es domāju, ka mēs atradīsim risinājumus varbūt pat visiem jautājumiem. Praktiski mēs jau šodien šos līdzekļus dalām, sanākot vairāk vai mazāk visiem kopā un novirzot viņus vai nu šajā gadījumā tas ir tieši ceha remontam, un es domāju arī pēc ceha remonta domāsim tālāk visu kopā, kur labāk un kur veiksmīgāk ieguldīt šo nopelnīto naudu. Es gribētu aicināt un arī aicinu šī raidījuma skatītājs, ja jums ir kādi interesējoši jautājumi, jūs šos jautājumus variet droši mums uzdot, vai rakstiski, vai telefoniski, mēs viņus apkoposim, un šādas pārraides varētu būt ne tikai pirmsvētku reizēs, bet viņas varētu būt biežāk un arī vairāk citā sastāvā. Un varbūt šo visu īso raidījumu nobeidzot, es jums novēlu priecīgus jūras svētkus un uz redzēšanos. Kliedējot dažādas baumas un sarunas, mēs būtu ļoti priecīgi, ka mēs varētu uzstāties šīs kameras priekšā biežāk. Tas nebūtu tikai svētkrējas, tātad arī tad, kad jums ir kaut kas jautājums un kaut kas interesējošs, tiksimies šeit atkal ar tiem cilvēkiem kopā, kurus jūs gribētu vēl šeit redzēt. Un tātad pirmssvētku reizē gribu jūs visus apsveikt ar jūras svētkiem un reizē arī aicināt piedalīties visus tajos pasākumos, kas notiks šeit Mangaisalā, tātad arī jahtklubā un piekrastes brigādes jaunajā atpūtas laukumā. Tātad arī patīkami ir tas, ka varbūt ar laiku mēs svinēsim šo svētku atkal visi kopā, ne tikai Vecdaugavas kolektīvs atsevišķi un Audas kolektīvs atsevišķi, bet ka šie svētki būs visiem kopīgi, kā tam arī būtu jābūt. Vieno mūsu viss kopīgi ūdeņi, vieno mūsu kopīgas intereses, un tātad gala rezultātā arī droši vien kaut kāds kopīgs ieceres peļņas sakarā. Paldies par uzmanību!
Kur tu netiks iekšā tur? Pa turien? Vēl viens gribošs zem būras paliek krastā, pasties kāds smuks kukainīgs. Lauk, šitais te. Rūm nav vairs. Atbrauc vēlreiz. Mēs apam negribam būt kāpēc zem būras. Mēs apam laikmetīgam būras. Kas bija? Tas tik ilgu laiku bija. Pīksim, kurš atskriet, kurš to? Pagaid, galvenais ir princips, nevis laiks. Jo laiks jau varēja viņam atpatika. Nu, pievelc! Bet Mārtiņš, viņam taču ar vajadzēja kurš to līdz, kurš tā virsū klāt. Jā, bet ja nu nav, tad nav vajadzēja. Nu, es man galīgi līdzi. Nu, tad priekšēji mums sēdvietas, un pēc tam tu būs redz. Viņš grib man ekrināt tur. Zin kā?
Paka. Pune esto punto ahí. Juris maidi. Naču, nu.
Lai tev kā sapnis jauks, dzīves gaitās vada draugs, jaunībā un vecumā vienmēr dzīvot vajag tā. Prieks, lai mūža dzīves ceļā ir tavs vadums. Prieks, lai mūža dzīves ceļā ir tavs vadums. Pati grūti līksmos ir svaigums un sāp.
Asaras garāk jautru dziesmu zinām, kas gan var sapliet īsti jūras jūtu. Nevajag stundu mīļājā, redzurieks visu pasauli. Mums tiešām nav nekams, bet tomēr savu dzirdēji. Mierīt vairāk pants, lai kādas drīzes, kāds draugs. Jo mirklis vēl nav jāskauž, tā donāk savas gaitas. Un man jūt kāds teiks, kas īsti jūras Nevajag sākt un braukt un pārpūtas, vai? Kāda rūka? Sūta grēdē to vai? Suns brauc. Man pateic, es esmu suns brauc. 3, 1, 2, 3. Kuku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9, tas ir ļoti. No tā, guturāli tā ļoti skaisti.
Ir jau. Jums jau kaut laikā. Es jau nelietoju. Ko tā? Kā padarīs Intervijas. Intervijas. Gadu